Sveicināts, mans kolēģi uzņēmēji! Kā veicās biznesā? Cīnies? Cīnies ar ierēdņu patvaļu, augstiem nodokļiem, negodīgu konkurenci? Uz valsts iepirkumiem un Eiropas naudām pat neceri, jau sadalīti. Visu partiju programmās lasām. Jāattīsta uzņēmējdarbība, jāpiesaista investīcijas, jāveicina konkurence. Bet kā ir realitātē? Investīcijas tirzniecības centros, tiesu izpildītāji pelna miljonus, konkurē tikai bankas, dabiskie monopoli un tie, kas nemaksā nodokļus. Jūs jau paši ziniet. Jau 26 gadus valstī valda partijas, kas sevi sauc par labējām. Ja šīs partijas patiešām būtu labējas, tātad uzņēmējiem draudzīgas, nevis mafiozas organizācijas, kuras lobē tikai sev pietuvinātos uzņēmējus, mēs savā priekšā redzētu plaukstošu oāzi ar attīstītu biznesa vidi, modernām ražotnēm un konkurētspējīgu eksporta produkciju. Bet kā ir patiesībā? Esam gandrīz visu Eiropas melno topu augšgalā. Lielākie nodokļi, mazākās algas, lielākā ēna ekonomika. Kā tad tā, kungi? Kādu uzņēmējdarbību vēlamies sagaidīt šādā vidē? Uzņēmējs Latvijā ir slaucamās govs statusā. Formāli to mīl, slavē panākumus, bet reāli tik spārda, rausta un izsūc, tik cik pietrūks tēriņiem. Kāds teiks, tas jau ir normāli. Nodokļi ir jāmaksā, jo tie nepieciešami skolotājiem, ārstiem un pensionāriem. Pilnīgi piekrītu, nodokļi ir jāmaksā, un tas ir jādara visiem. Tikai ir viens bet, jebkura gotiņa, ja to nebaro, bet tikai slauc bez mēra, nobeidzas. Tāda ir sūrā realitāte. Jau 26 gadus uzņēmēji maksā nodokļus šai valstī. Kas par šiem miljardiem ir izdarīts? Tiek finansēta milzīga ierēdņu armija, kam būtu jākalpo iedzīvotājiem, nodokļu maksātājiem. Pareizi? Bet nē. Mēs dzīvojam ierēdņu valstī. Šai valstī uzņēmējs eksistē ierēdņi. Savukārt ierēdnis pie katras iespējas to kontrolēs, sodīs un iergāsies. Par kasē aizmirstu centu tev uzliks 100 eiro naudas sodu. Savukārt miljonus izkrāpis uzņēmums turpina darboties. Vainīgajiem sods bez reālas brīvības atņemšanas par miljoniem. Loģiski, vai ne? Nav jābrīnās, ka šobrīd gan darbinieki, gan uzņēmēji visbiežāk izvēlas aploksņu algas. Jā, daudzās nozarēs mazais uzņēmējs pēc visu nodokļu nomaksas vairs nav konkurētspējīgs. Tātad bankrotējis. Uzņēmējiem praktiski nav izvēles. Augstie nodokļi to ar varu tur ēnu ekonomikā. Daudzi uzsāka savu biznesu, pateicoties mikro uzņēmuma nodoklim. Paļāvās uz valsti. Rakstīja biznesa plānus, investēja līdzekļus, ņēma kredītus, ieķīlāja īpašumus. Pēkšņi likumi mainās. Nodokļu sloks pieaug trīskārtīgi. Ko darīt uzņēmējiem? Principā ir tikai divi ceļi. Bankrotējam vai ejam ēnu ekonomikā. Bravo, pseido labējie! Bravo! Parunāsim par energoresursiem, ražošanas dzinējspēku. Latvijas valsts uzņēmums Latvenergo 2015. gadā strādāja ar 85 miljonu peļņu. Tas ir lieki iekasēti 42 eiro par elektrību no katra Latvijas iedzīvotāja, ieskaitot zīdējumus. Tai pašā laikā elektrība pie mums ir dārgāka kā bagātajā Norvēģijā. Kā energoietilpīgām nozarēm konkurēt Eiropas tirgos? Kaut vai tas pats metānloks, ko šīs elektrības cenas nostādījušas absolūtas nekonkurētspējas apstākļos. Gaidām kārtējo bankrotu? Es paklanos to kolēģu priekšā, kas šajos ekstremālajos apstākļos vēl joprojām spēj nodarboties ar biznesu, vai pat ko ražot un eksportēt. Bet kamēr valstī nebūs saprātīga nodokļu politika, ierēdņi nekalpos iedzīvotājiem, nebūs reāla valsts atbalsta ražojošiem un eksportējošiem uzņēmumiem, kā arī normālas tiesiskās aizsardzības, nekāds ekonomiskais uzrāviens vienkārši nav iespējams. Ko darīt? Nekas jau vēl nav zaudēts. Kamēr šī valsts vēl nav sabrukusi, visu var sakārtot un kopīgiem spēkiem nodrošināt strauju ekonomisko uzrāvienu, kas mūsu valstī ir akūti nepieciešams. Mēs varam atkārtot pirmskara Latvijas panākumu, kad īsā laikā Latvija kļuva par vienu no Eiropas bagātākajām valstīm. Bet tāpat kā toreiz, to var izdarīt tikai uzņēmēji. Bet politiķiem un ierēdņiem jārada labvēlīgi apstākļi attīstībai. Tāpēc cienījamais un daudz cietušais kolēģi, es tevi aicinu. Nāc,
Pievienojies mūsu komandai un piedalies uzņēmējiem draudzīgas valsts veidošanā. Nav laika politikai, atbalsti mūs finansiāli, jo ar entuziasmu mērķu realizācijai var nepietikt. Nepieciešams arī finansējums. Bet no oligarhu koferīšiem mēs atsakāmies. Tavs šodienas ziedojums var kļūt par labāko investīciju tavā nākotnes biznesā. Nē, uzvaras valsts iepirkumos mēs negarantēsim. Ja palīdzēs realizēt mūsu kopīgos mērķus, mēs garantēsim cieņu no ierēdniecības un sabiedrības, tiesisko aizsardzību, samaksājumus nodokļus, godīgu konkurenci valsts iepirkumos, labvēlīgu biznesa vidi un sakārtotu valsti tev un taviem bērniem. Kāds teiks ne vārdu par iedzīvotājiem. Cienījamie iedzīvotāji, rūpes par uzņēmējiem ir rūpes arī par jums. Ekonomikas dzinējspēks ir uzņēmēji. Ja labi klāsies uzņēmējiem, labi klāsies ekonomikai, tā tad arī katram no jums. Paldies par vērību, uz tikšanos!